Dāmas un kungi, labrīt! Paldies vadītājām, kuras man tik izsmeļojuši stādīja priekšā, ka laikam man būtu grūti kaut ko piebilst, un tāpēc es došos uzreiz tālāk. Tas, lai jūs informētu, ka mēs esam būvējuši šo dienu apmēram tādā veidā, kad vispirms es izstāstīšu par mūsu darba koncepciju, galvenajiem principiem, par metodēm, kādā mēs esam pielietojuši ceļā uz dabas aizsardzības mērķiem. Un šī būs tāda teorētiskā daļa vairāk, un pēc tam būs virkne sistemātisko grupu ekspertu pieredzes izklāstīšana, kur viss tiks pasniegts detalizētāk uz konkrētiem skaitļiem, piemēriem, sugām. Un visbeidzot, pašās beigās es mēģināšu savilkt, veikt tādu kopsavilkumu, apskatot, kādi tad īsti rezultāti ir tikuši sasniegt šajos gados par statistiku, kā šie mērķi pielietojami, un arī dalīšos savu vīziju papildus tam, ko pauda ministrija, kā šos mērķus varētu pielietot. Mazliet atgriežoties pie pamat jautājumu, bet pieredze rāda, ka nekad nav pa daudz vēlreiz un vēlreiz atgādināt un to pieminēt, kāpēc šie dabas aizsardzības mērķi ir nepieciešami, jo mēs taču tik ilgi esam it kā dzīvojuši bez viņiem, vismaz oficiālā līmenī. Un šeit jāatgādina, ka Eiropas Savienības biotopu direktīvas virsmērķis ir diezgan vienkārši saglabāt izvēlētās sugas, tātad, kas iekļautas attiecīgajos pielikumos ilgstošā laika posmā. Un mērķi savā ziņā palīdz saprast, ko tieši mēs gribam. Tas ir kāda populācija lieluma ir nepieciešama, lai kas ļautu nodrošināt šo virsmērķi, kad mēs varētu ticēt, ka suga saglabāsies. Jo, ja populācija ir pārāk maza, daba strādā tādā veidā, ka agri vai vēlu sākās nelabvēlīgi procesi un liels risks, ka suga varētu izzust. Vēl mērķi ir svarīgi tāpēc, lai mērītu tā saukto attālumu līdz mērķiem, jo mēs arī zinām patreizējās vērtības. Tad mēs varam zināt, cik daudz mums vēl jādara, lai to sasniegt, un tādā veidā arī tas dod iespēju prioritizēt un mobilizēt resursus. Vēl ir svarīgi apzināties, ka mūsdienu dabas aizsardzība tiek saukt par adaptīvu dabas aizsardzību, kas neizbēgami ievieš tādu kā ciklu dabas aizsardzībā, kur rezultāti tiek periodiski novērtēti, un katrā šajā ciklu beigās tiek vērtēts, vai kaut kas ir uzlabojums vai nē, lai mēs vienkārši ilgstoši neietu kādā nepareizā virzienā. Un pēdējais, tas, kas ir apzīmēts ar pelēkiem burtiem, lūdzu nejaukt ar mērķus ar dabas apsaimniekošanas darbībām, jo šī ir visbiežāk izplatītā kļūda ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē, kur es strādāju. Tas tiek bieži jaukts, jo, lūk, teritorija aizsardzības mērķi sugu kontekstā ir panākt konkrētu populācijas lielumu šīs sugas šajā vietā, bet nevis veikt noteikti apjoma apsaimniekošanas darbības, kas pēdējās apsaimniekošanas darbības tātad ir tikai līdzekļi šo mērķu sasniegšanā. Es domāju, ka es vairāk neatkārtošos, jo ministrijas pārstāve brīnišķīgi aprakstīja šo pamatu, uz kā šie mērķi tiek veidoti. Tātad ir tik izstrādāta metodika Latvijā, kas balstās uz Eiropas Savienības, Eiropas komisijas vadlīnijām, un juridiskais pamats ir Eiropas Savienības biotopu direktīva. Šajā darbā es tikai varu piebilst, ka mēs lielā mērā adaptējām šīs prasības tieši Latvijas situācijai, cenšoties būt objektīvi, tajā pašā laikā ievērot šīs sarkanās līnijas, kas ir nospraustas Eiropas komisijas vadlīnijās. Es neatkārtošos un nestāstīšu par diviem mērķu līmeņiem. Es varu tikai piebilst to, ka tas, kas netika pateikts, ka ja mēs runājam par FRV, par valsts līmeni, jā, mēs šajā projektā pirmo reizi Latvijā mēģinām to veikt sistemātiski, bet mazāk sistemātiski mēģinājumi bijuši arī iepriekš strādājot pie 17. panta ziņojuma izstrādes Eiropas komisijai. Savukārt CO, jeb Natura 2000 teritorija līmeņa mērķi,
jebkādā veidā ir Latvijā izstrādāt šajā projektā pirmo reizi, līdz ar to šī priekš mums pašiem bija diezgan liela skola, mums pašiem bija daudz jādomā, kā to labāk izdarīt. Pelēkos burtos tas ir tāpēc, ka mēs ar to nenodarbājamies projektā, bet teorētiski ir arī iespējami citu līmeņu mērķi. Tiek, piemēram, migrējušiem dzīvniekiem kā putniem izstrādāt populāciju, noteikti populāciju līmeņu mērķi, Eiropas līmeņu mērķi, piemēram, arī ziemojušiem ūdensputniem, cik man zināms, izstrādāt arī Baltijas jūras starptautiskie aizsardzības mērķi. Un rezumējot, ir svarīga šī formula, kā mēs to uzskatām, ka tātad valsts līmeņa mērķis ir atsevišķo Natura 2000 vietu līmeņa mērķu summa plus populācijas resursi, populācijas daļa ārpus Natura 2000 teritoriju tīkla. Jūs jau pamanījāt, ka mēs ļoti bieži lietojam dažādas saīsinājumus, tāpēc es domāju, vietā ir jau pietiekami agri šodien atgādināt visu šo, kā lai saka, negribētu teikt žargonu, bet plaši akceptēto saīsinājumu lietojumu. Jāsaka, sākumā mēs vēlējāmies to visu latviskot, bet pēc tam, pēc pirmajiem pūliņiem, tas viss gluži tā nesanāca, un mēs arī sapratām, ka ir vērtība, ka visi mēs lietojam vienu un to pašu, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā, un līdz ar to, pat ja jūs būsiet starptautiskā arēnā, būs jums labāk saprasties ar kolēģiem, jūs runāsiet par to vienu un to pašu lietu, izmantojot viens un tos pašus saīsinājumus. Tātad pirmais, ko svarīgi atcerēties, tātad FRV ir valsts līmeņa aizsardzības mērķis, CO Natura 2000 līmeņa aizsardzības mērķis, šeit arī angliskie izskaidrojumi. Tad CV šeit nav curriculum vitae, bet current value, kas nozīmē patreizējais populācijas lielums valstī vai Natura 2000 teritorijā atkarībā no tā, pa kādu līmeni mēs runājam. HDV šajā kontekstā nozīmē Habitats Directive Value, kas nozīmē populācijas lielumu tajā brīdī valstī, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, tad tas ir arī lielums, kur, kā jūs vēlāk dzirdēsiet, kam ir arī juridiskas sekas. REF vai reference value, tas nozīmē populācijas lielums kādā noteiktā izvēlētā vēstures posmā, pret kur tiek mērīts tātad patreizējais stāvoklis. Un visbeidzot, PVA diezgan bieži mēs lietojam, to domājot populācijas ilgtspējas analīzi vai population viability analysis, ko izmanto tātad modelējot populācijas attīstību, iespējamu attīstību nākotnē. Ir arī citi saīsinājumi, bet tie tad atsevišķi minēti konkrētajās tabulās. Es neatkārtošos par to, kam tad nosaka suga aizsardzības mērķis. Svarīgi zināt šo aptuveno apjomu, tātad šajā gadījumā 116 taksoni. Es teikšu taksoni, tāpēc, kad mēs direktīvās ir uzskaitīti pielikumos ne tikai sugas parastajā izpratnē, bet arī pasugas un ģintis. Līdz ar to mēs visu laiku varam strīdēties, cik daudz mums jāaizsargā, jo arī taksonomija visu laiku attīstās. Un es te mēģināju teikt, cik sugas ir nākušas klāt kopš pēdējā artikla 17 ziņojuma, cik nākuši nost, bet es jau tagad pamanīju, ka es pieļāvu kādu kļūdu, jo šī situācija ir visai labila, attīstoties mūsu zināšanām par sugu sastopamību. Tā kā, jūs to varat neņemt daudz vērā. Skaitlis tātad ir tas svarīgi saprast šo apjomu, kas tika veikts. Un attiecībā uz CO, jeb atsevišķu teritoriju līmeņiem, tad tie tiek noteikti, mērķi tiek noteikti katrai Natura 2000 teritorijai un visām sugām, kas ierakstītas Natura datubāzē, jeb standarta datu formā. Un ja viņas tur ir ierakstītas, tad ir faktiski juridiska atbildība valstī aizsargāt šo sugu attiecīgajā teritorijā. Un šāds skaits mums ir 63 sugas, vērtējumi tika veikti 1473 teritorijās, un vietu līmeņa mērķi tika noteikti 1210 teritorijās. Tas, kur viņi netika noteikti, tas ir tie gadījumi, kur klātbūtne ir maznozīmīga, vai arī šī suga tur vairāk nav sastopama. Bet par to vēlāk. Vēl sākumā informējot jūs par projektu uzbūvi,
Tātad projekts tieši par sugu aizsardzības mērķiem ilga no 2021. Gada sākuma līdz ilgs līdz šī gada jūnijam. Vēl līdz jūnijam tad mums ir gandrīz 2 mēneši laika pārbaudīt visas datubāzes un paskaidrojušos failus, izlabot kļūdas, un tad es domāju, apmēram līdz 2027. Gada jūlijā viņi varētu šie materiāli būt publiski pieejami. Projektā tad centrā bija koordinējušās personāls Agnese Priede, es un kolēģis Ainārs Auniņš no Latvijas Universitātes, kā arī sistemātisko grupu eksperti kopumā 7, kas tad atbildēja strādāja konkrētām dzīvnieku un augu grupām. Viņi pārstāvēja dabas aizsardzības pārvaldi, Bioru, Daugavpils Universitāti un Latvijas Universitāti. Projekta darba kārtība bija tāda, ka vispirms zinām apstākļu dēļ mēs strādājam pie vietu līmeņa aizsardzības mērķiem, tad valsts līmeņa aizsardzības mērķiem, un pēc tam mēs arī veltam zinām laiku CO un FRV saskaņošanai, jo, protams, ka, piemēram, CO mērķu summa nedrīkst pārsniegt valsts līmeņa summu, jo šeit tā ir acīm redzama kļūda, un tā jāmēģina novērst. Šīs projekta sadaļas plānotie nodevumi tātad ir paši mērķi, un lai uzreiz nebūtu pārpratumi, tātad mērķi izskats ir, mēs cenšamies, lai tas būtu viens skaitlis, tātad kvantitatīvs mērs, plus papildus nosacījumi, kur tas ir atbilstoši un nepieciešams, tad tur var būt kaut kāds noteikums, piemēram, ja suga sastopama vietā, kad šajā vietā jābūt vismaz 2, 3 vai 4 atsevišķām atradēm vai subpopulācijām. Galvenais darba nodevums, kur šie mērķi redzami, ir darba tabula. Viņa pat labāk mums ir visai zinātniska un iekļauj dažādas kalkulāciju algoritmus, bet mēs arī apsveram izstrādāt, tā teikt, tabulas populāro versiju, kur visi skaitļi būs skaidrāk saredzami un lietotājiem draudzīgāki dažādu darbu veikšanai. Un, lai jebkurš, kurš vēlētos atkārtot šo mērķu noteikšanu darbību, vai lai saprastu, kā šie mērķi bijuši noteikti, kādas metodas izmantotas, kāda apsvērumi, katram mērķim, katram FRV, katram CO, ir sagatavots atsevišķi paskaidrošais fails, lai nodrošinātu šo mērķu caurspīdīgumu. Un pēc būtības paskaidrošais fails ir mazs zinātnisks raksts, kas apraksta, kādi bijuši apsvērumi, no kurienes ņemti dati, kādi bijuši pieņēmumi vai kaut kādas grūtības datu izvēlē, apsvērumi. Tieši tā, lai tas tā kā jebkuros citos pētījumos, lai šo darbu varētu atkārtot pēc kaut kāda laika, ja ir šāda interese. Un, beidzot, mums arī nodevumos ir zinām blakus produkti, piemēram, ieteiktās izmaiņas standarta datu formā, Natura 2000 datubāzē, kā arī pāris likumdošanas aktos par dabas aizsardzības plāniem, kā arī par likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Vizuāli, kā tas izskatās, dabas aizsardzības tabulas, tātad ir Excel formātā, tabulārā veidā. Viņas ir diezgan liela palāga, bet, kā es teicu, mēs strādājam pie tā, lai izveidotu lietotājiem draudzīgu populāro versiju. Paskaidrošie faili pat labāk ir Wordā vai būs arī PDF versijā, kas ir pietiekami labi. Šeit tad tas visi apsvērumi izklāstīti brīvā tekstā ar zinātniskajām atsaucēm, lai būtu viegli izsekot, kas ir izdarīts. Vēl mazliet paskaidrot, ka ekspertu loma šajā ziņā, tas darbs tika organizēts tā, ka bija eksperti analizēja datus un pieņēma lēmumus par to izmantošanu, bet faktiski visi aprēķini tika veikti pēc manas vairāk kārt minētās metodikas, pēc noteiktiem algoritmiem, līdz ar to samazinot maksimāli jebkādu kļūdu, ko varētu veikt individuāls eksperts, vai arī kaut kādu pārāk lielu variāciju vai pārpratums, jo mērķis bija visus šos mērķus veikt maksimāli sistemātiski, pielietojot līdzīgus konceptus visām sugām, protams, cik vien iespējams ievērot arī atšķirības, jo, kā jūs
Saprotat, mēs šeit runājām no mikroskopiskiem gliemezīšiem, vertigo, līdz pat brunajām lācīm. Tā kā jūs saprotat, šīs ekoloģiskās prasības šīm sugām ļoti atšķirīgas. Pa lielam dati avoti bija 2, tad artikla 17 ziņojums biotopu direktīvai, tas ir viens attiecībā uz valsts līmeņa mērķiem, un Natura 2000 datubāze attiecībā uz vietu līmeņa mērķiem. Bet tā kā daudzi no šiem materiāliem tikuši sagatavoti pirms ilga laika, un mūsu zināšanas krietni uzlabojušās, ekspertiem bija tiesības apstrīdēt šo datu ticamību, bet tajā pašā laikā viņiem bija jāpiedāvā kaut kas cits, balstoties uz jauniem datiem. Protams, arī informācija tika iegūta no citiem projektiem, publikācijām, tā skaitā dabas datu sistēmas Ozols. Katram no ekspertiem, tāpēc, ka viņš bija faktiski tikai viens, šajā darbā bija arī uzdevums komunicēt ar, ja ne visiem, tad vairāk citiem ekspertiem, kas strādā attiecīgās sistemātiskās grupas jomā, lai nebūtu tā, ka mūsu valstī veidojās kaut kādi diametrāli pretēji viedokļi dažādiem jautājumiem, mēģinot tad ņemt vērā iespējami dažādos viedokļus. Un iespēja robežās tika organizēta arī neliela apjoma lauku pētījumi, lai noskaidrotu kaut kādas būtiskas lietas, kas radikāli varētu ietekmēt vienas vai otras sugas mērķus abos valsts vai vietu līmeņos. Protams, es jau runāju par specifiskām grūtībām, es jau runāju par šo lielo organismu dažādību, ar kuriem mēs nodarbojāmies. Bet arī šī grupa, es tā negribu žēloties, bet viņi ir bija vissliktākā situācijā, jo ja neskaita dažas harizmātiskas sugas, vairums no viņām nekad nav bijušas veikts valsts mēroga inventarizācijas kā biotopiem. Mums, diemžēl, datu līmenis bija daudz zemāks nekā par to darbu, par ko tika runāts pirms 2 mēnešiem. Vai arī vairums šīm sugu grupām nav plašs ziņotāju pulks, amatieru kustība, kā tas ir, piemēram, putniem. Līdz ar to tā datu kvalitāte, jūs tālāk redzēsiet, bija ļoti būtiska problēma, un mēs dažādos veidos ar to cīnījāmies. Un vēl par ko, varbūt tīri personīgi, es varu mazliet būt pārsteigts, ka cik maz interese, īpaši runājot par vēsturiskiem datiem, pat par periodu pirms 20 gadiem, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, cik maz ir bijusi interese kaut ko saskaitīt, iegūt kaut kādus kvantitatīvus datus. Jo viss pa lielam orientējās tikai uz faunistiku un uz klātbūtnes novērtēšanu. Ar šīm grūtībām mēs saskāramies diezgan daudzās grupās, un priekš, ka tas mainās lēnā garā, ka mēs tomēr ejam uz šo kvantitatīvo datu iegūšanas modeli, un jācer, ka nākotnē pēc varbūt pāris ziņošanas cikliem, ja mēs darītu līdzīgu darbu, situācija būtu labāka. Jā, šis informācijas faktors, tas bija faktiski visierobežojošākais mūsu darbā, un patiesībā informācija noteica to, kādas metodas mēs varam pielietot. Jo ceļam uz mērķiem jau nav tikai viens vienīgs ceļš. To var darīt vairākos veidos, bet ja informācija spiež, tad mēs kaut kā loģiski nonākam pie vienīgā iespējamā ceļa. Un līdz ar to mēs apzināmies, ka patreizējā situācija ir diezgan tālu no ideāla, bet tajā pašā laikā apzinoties arī to, kā šis tiek traktēts visur pasaulē un Eiropas Savienībā, ņemot vērā to, ka dabas daudzveidība ļoti bieži samazinās lielākā ātrumā, nekā mēs viņu spējām izpētīt, tad tomēr labāk ir nospraust kaut kādus mērķus nekā nekādas, jo, ja mēs nenospraužam nekādas mērķus, tad arī nav daudz lielas motivācijas kaut ko darīt. Bet zinot to, kāda mums ir situācija ar datiem, mēs to apzināmies, ka varbūt vajadzību šos mērķus pārskatīt īsākā vai ilgākā laika posmā, un tāpēc svarīgi paredzēt šādu iespēju. Ja jūs, tā kā jūs šeit iespējams sēžat, jūs droši vien par to interesējaties, un iespējams, ka jūs esat arī iemetuši acis tajā metodikā, kas tika izstrādāta pirms pāris gadiem,
jūs arī šeit redzat, ka metodikā bija paredzēts lēmumu koks, kā mēs nonākam pie šīm metodēm, kā mēs izmantojam. Un tas viss sākās it kā no ideālākās metodas. Mēs uzreiz uzdevām jautājumu, vai iespējams veikt nākotnes modelēšanas metodu vai population viability analysis. Atbildot, tad jā, protams, tad mēs ejam tālāk un to darām, bet ja nē, tad uzreiz ir nākošie citi zemāku līmeņa risinājumi. Viens no viņiem bija tātad šis reference-based modeling vai skatīšanās vēsturē, balstoties jau uz primitīvākiem datiem, bet arī, ja pat tas nav iespējams, tad kā trešais Eiropas komisijas vadlīnijās iespējamais risinājums ir pieņemt FRV par patreizējo vērtību vai biotopu direktīvas pieņemšanas brīža vērtību. Patreizējo vērtību arī tikai tad, ja nav bijuši būtiski skaita samazināšanās kopš biotopu direktīvas datuma. Principā, savilkot kopā, uz ko mēs tiecāmies, kādi bija mūsu mērķi, jo par to ir jārunā, lai saprastu, cik labi bijuši datu kvalitāti mums. Tātad ir 3 kritēriji, tātad mērķa raksturs, populācijas vienība, ko mēs izmantojam, un metode, kādu mēs izmantojam, nonākot pie mērķiem. Un mērķa raksturā tātad var teikt, ka ideālais būtu šis kvantitīvais, skaitliskais īpaņas, tātad kaut kas taustāms, salīdzināms, izmērāms. Tad ir starpposms ir salīdzinošs, biotopu direktīvas ziņošana arī tiek izmantot jēdzieni kā vairāk, kā mazāk, kā apmēram, kā vai vienkārši klātbūtnes konstatācija, jā, nē. Populācijas vienības mūsu ideāls bija individu skaits, mazāk pieņemamais varbūt ir to bioloģisko objektu skaits, kurā šie individi varētu dzīvot, tad tomēr kvantitīvs un kaut kas liek labāk spriest par šīs populācijas lielumu. Un kā minimālais akceptējamais ir populācijas aizņemtā platība. Tas ir varbūt biežāk, labāk akceptējams pie sūnām, pie līdzīgiem citiem augiem vai pat dzīvniekiem, bet, protams, aizņemtā platība, ja mēs runājam par mugurkaulniekiem, it īpaši, tas varbūt šajā brīdī ir ok, ir akceptējami, bet nākotnē tomēr jādomā, kā šo situāciju uzlabot. Un metode, tātad, kā es teicu, ideālā gadījumā visvairāk rekomendējuma arī no Eiropas komisijas puses šī skatīšanās nākotnē, modelējot populācijas attīstību, akceptējami arī vēstures izvērtēšanu, ja galīgi nekā, tad mēs izmantojam šo patreizējo vērtību un skatāmies, kā mēs varam orientēt mērķus, balstoties uz to. Jūs tālāk redzēsiet, ka visbiežāk izmantotā metode bija šī vēstures izvērtēšana. Un es mazliet arī atgādināšu, kā tas tika darīts. Tad ir noteikti 3 vēstures punkti. Tad sāksim no šodienas. Tad 2019. gads tas bija metodikas izstrādāšanas dats. Tad šodien mēs par to 19. gadu vietā uzskatām 24. Tad svarīgs datums ir Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un biotopu direktīvas stāšanās spēkā datums un izvēlēts vēstures datums, ko mēs rekomendējam izvēlēties sugām 1990. gadu, kad Latvija atguva neatkarību, ka būtībā mainījās visa saimnieciskā sistēma un pat ja mēs izvēlētos agrāku gadu, būtu ļoti grūti atgriezties pie kaut kā agrāk, vienkārši tāpēc, ka tik daudz viss, kas ir mainījies, gan ekonomikā, protams, arī Latvijas ainavā. Un tātad mēs vairāk vai mazāk izmantojam šo. Un tātad šie 3 punkti vēsturē. Un tad mēs izvērtējam šo populācijas attīstības scenāriju vēstures gaitā, velkot trendus starp šiem punktiem. Tad viens trends ir starp vēsturi un biotopu direktīvas datumu, un otrs trends starp biotopu direktīvas datumu un mūsdienām. Un balstoties uz to, šeit arī var redzēt svītrotās līnijas, tad tiek modelēta, kur tad varētu atrasties šis valsts līmeņa mērķis. Un kā var redzēt, šeit var būt tikai, vienkāršojot lietas, var būt tikai 9 varianti,
kāda veidojas šie scenāriji. Un arī izējot no Eiropas komisijas vadlīnijām, kur tad būtu jāorientē šie valsts līmeņa aizsardzības mērķi. Un tie, kas strādāja, tad arī attiecībā uz biotopiem, patiesībā mēs sanāca tā, ka mums nācās izmantot tieši šo metodu visbiežāk. Tātad ir jāveic šī scenārija izvēle. Dažos scenārijos mums nav, ja izvēle veikta, nebeidzās viss tikai viena vērtība, kā piemēram 1., 3. un citi varianti, bet ir intervāls. Un, ja ir gadījumā intervāls, tad 2., 4. un citi varianti, tad tiek jāatbild uz 5 papildus jautājumiem, kas skar tādas lietas kā klimata pārmaiņas, populācijas nozīmība, izolācija, populācijas izolācija un negatīvie faktori un tendences. Un balstoties uz beigtajām atbildēm, mēs orientējam šo izvēlēto mērķi šajā intervālā. Nu, un tad attiecīgi automātiski, pēc tam jau tiek automātiski aprēķināta šī valsts līmeņa vērtība. Tālūk, un atgriežoties pie tā, kā te mums gāja, faktiski mērķi veikt mums diezgan liela proporcija sanāca kvantitatīvi, par to mēs, es domāju, par lielām varam būt visai apmierināti. Populācijas mērs mazliet sliktāk, līdz individam mēs nonācam aptuveni 50% gadījumos. Un skatoties uz metodēm, kā jau es aizstiedos priekšā, tieši laika nogrieznes ir šī lielākā proporcija, ko mēs izmantojam. Diemžēl ilgspējas analīze bija salīdzinoši nedaudz sugām, faktiski teikt, lielajiem plēsējiem vilks lūsis un bruņurupucis. Jācer, ka nākotnē to varēs izdarīt vairāk sugām. Kā jūs atceraties, ir 2 valsts līmeņa mērķi. Viens ir mērķa populācija un mērķa areāls. Par mērķa areālu šodien, es domāju, nerunāšu ļoti ilgi, vienkārši tāpēc, ka atšķirībā no mērķa populācijas, kas ir tikpat kā teorētiski nebeidzama vērtība, bezgalība vērtība, jo populācija var augt, tad mērķa areāls variāli ierobežo Latvijas teritoriju. Viņš nevar būt lielāks nekā Latvijas teritorija. Un tāpēc mēs diezgan lielā mērā vienkāršojam visas lietas un parasti vērtējam tādā veidā, kad, tāpēc kā arī vēl tas faktors, ka Latvija ir salīdzoši maza valsts, un lielais vairums sugu ir sastopama daudz plašākā areālā nekā Latvija. Un salīdzoši maz sugi tāds, kur šis areāli iet Latvijai kaut kur pa vidu, vai no ziemeļu dienvidu vai rietumu austrumu gradientā. Un tāpēc pirmais jautājums bija, vai šī izplatības areāls ir visa valsts, un ja tas tā ir, tad mēs uzreiz akceptējam, ka mērķa areālu, kā visu valsti, kas izrādījās diezgan liela daļa no visām sugām. Ja tas tā nav, tad attiecīgi mēs sākām rēķināt pēc Eiropas Savienības vadlīnijām, kāda šis mazākais areāls ir, un šeit arī tika izmantots, ja ir notikušas izmaiņas areālā laika nogrieznī, tad arī tika izmantots šī vēstures izvērtēšana pēc tās pašas metodas, kuras raksturēju iepriekš. Mazliet atšķirīgas metodas, nevis mazliet atšķirības, savā ziņā pat diezgan būtiski atšķirīgas metodas tika izmantotas vietlīmeņa mērķa noteikšanā. Galvenā metoda visbiežāk izmantotā bija populācijas salīdzināšana citām Latvijas Natura 2000 teritorijām. Un šajā gadījumā tiek izreikināts sugas sastopamības blīvums konkrētai interesējošā teritorijā un pretnostatīts ar citām, lai mēs zinātu, vai šajā vietā suga viņai iet labi vai iespējami kaut kādu uzlabojumu. Un tad attiecīgi domājot tālāk. Otrs variants bija vērtēt, izmantojot biotopu piemērotības analīzi un vajadzību un iespējas novērst nelabvēlīgās ieteikumus konkrētajā vietā. Tad var arī pieņemt pašreizējo populāciju pa vietu līmeņa aizsardzības mērķu gadījumā, ja
nav pierādījumi, ka ir notikuši radikāli skaita samazinājumi. Tas arī ir kā tāda glābēja metode. Un arī vienkārši klātbūtne kā mērķis maznozīmīgās vietās tādiem zīdītājiem kā lācis un ūdens, kuriem ir daudz lielāks dzīves teritorijas nekā konkrētās vietas. Mazliet par tieši šo metodi, kas arī visbiežāk lietot par teritoriju salīdzināšanu. Tad šeit sekojoši soļi. Vispirms tiek noskaidrots populācijas lielums Natura 2000 teritorijā, tad biotopu platība šai sugai Natura 2000 teritorijā un aprēķināts blīvums. Tad šis blīvums tiek salīdzināts ar citām, jo šādi mērījumi tiek veikti visās citās Natura 2000 teritorijās, kur sugas sastopama. Un ka šis piemērs stabiņš pa labi parāda, kā šis blīvums, mēs parasti iegūstam tādu kā sadalījumu, kā šis blīvums sadalās, un balstoties šiem blīvumiem, eksperts vai nu pēc literatūras vai pēc pieredzes nosaka optimālo blīvumu. Šai gadījumā šai sugai tad 4 teritorijas ir virs optimālā blīvuma un tad 8 zem optimālā blīvuma. Un ja konkrētajā vietā novērotais aprēķinātais blīvums ir zemāks par optimālo, tad mēs attiecīgi secinām, ka jāveic biotopu uzlabošana konkrētā vietā, un ja jūs uzlabojat biotopu, tad tam nāk klāt konkrēts īpaņu skaits, ko šī uzlabošana varētu dot. Tātad šis ir saīsinājums QA, vismaz šai gadījumā, tā mēs to lietojam. Un nākošais jautājums ir, vai ir nepieciešams radīt principā jaunu biotopu konkrētai sugai, konkrētā vietā. Un ja šāda vajadzība ir, tad cik liels šis biotops un attiecīgi, cik ņemot vērā šos blīvumus, cik daudz īpaņu varētu nākt klāt šādas manipulācijas rezultātā. Un pēdējais jautājums ir, vai iespējami arī, vai nepieciešama un iespējami jauna īpaņu translokācija no citām vietām vai no ārienes kaut kur, lai saglābtu šo visdrīzāk izbēgstošo populāciju konkrētā vietā. Tad arī konkrēts nepieciešamais īpaņu skaits. Un faktiski šādā veidā veidojas šī formula, kas nosaka, kā tika veidot šī vietas līmeņa mērķa vērtība. Tad CO ir plus esošais īpaņu skaits, ja, protams, tur pat labāk populācija pastāv, plus īpaņu skaits, kas var tikt iegūts uzlabojot biotopu, plus īpaņu skaits, kas var tikt iegūts radot jaunu biotopu, un plus īpaņu skaits, kas var tikt iegūts veicot īpaņu translokāciju no citām vietām. Nākošais slaids es nojaušu, kad es jau taisos pārkārtu laiku, ļoti būtiski es neiešu cauri detaļās šim, jo tas prasa ļoti ilgstoši varbūt uzmanību. Es tikai gribu pateikt, ka, lai neuztraucās, ka faktiski sarežģītākās darbības, jaunas dzīvotnes, jauna biotopu izveidi un introdukcija, translokācija, mēs paredzam tikai sugām, kas ir pat labāk U2, ļoti nelabvēlīga aizsardzības statusā. Tā kā šos mēs tā īsti katrā ziņā neapsveram sugām, kuras pat labāk ir labvēlīga aizsardzības statusā. Mēs varam atgriezties pie tā, ja būs kaut kādi jautājumi. Un arī runājot, uz ko mēs tiecāmies, nosakot vietu līmeņa aizsardzības mērķus, tad pirmie 2 kritērija mērķi raksturs un populācijas vienība ir faktiski tā pati, kas bija valsts līmeņa mērķiem. Tad mūsu ideāls ir kvantitīvi mērķi un individu skaits kā populācijas vienība. Šeit mazliet atšķiras metodas, kā jau es raksturoju, un ideālā gadījumā ir, ka mēs šo vietu līmeņa mērķi nosakam, izejot pēc šī populācija blīvuma, salīdzinot to ar citām vietām, kur šī suga sastopama, lai saprotot, vai kaut ko iespējams un vajag uzlabot. Otrais līmenis ir faktiski klātbūtne, jā, nē, tā kā es raksturoju piemērs zīdītājiem. Un trešais ir pats sliktākais, faktiski tas jau nemaz nav mērķis un nav metodi, ka faktiski tas nav noteikts, tāpēc, ka vai nu suga izzudus vai sastopamība šajā vietā ir nebūtiska, neregulāra vai neparedzama. Un kvalitātes statistika ir sekojoša, tātad mērķa veids,
Kvantitīvi mēs esam noteikuši vairāk kā 3/4 gadījumu. Populācijas mērs, populācijas vienība ir mazliet lielāka, biežāk izmantojama nekā valsts līmeņa mērķos, vienkārši tāpēc, ka līdz īpatņiem mēs varam mazākās teritorijās nonākt vieglāk, mazākiem spēkiem, nevis mēģinot saprast, cik viņi valstī kopumā, jo valstī jau mēs operējam ne tikai ar populācijām, kas ir Natura 2000 vietās, bet arī ārpus tām. Un metode, tātad vairāk kā pusi mēs tomēr mēģinām izmantot šo blīvuma atkarības metodi, mēģinot saprast, vai kaut ko vietā vajag un var uzlabot, jo mēs negribējām tiešām ieteikt tādus mērķus, tādus blīvumus, kādu Latvijā nekur nav sastopami, un līdz ar to mēs nemaz nezinām, vai tādi iespējams panākt, realizēt. Tas, laikam, būtu apmēram viss, pietiek ar teoretizēšanu, jūs jau droši vien varat sūdzēties, ka es diezgan teoretisks esmu un varbūt grūti saprast, un tāpēc laiks aicināt sugu ekspertus, kuriem ir lūgts pastāstīt par konkrētiem piemēriem, par sugu grupu specifiku, par grūtībām, kādām viņi saskārās, un arī mēs neieviesām nekādu cenzūru, un viņi var brīvi izteikties, ko viņi domā par šo pasākumu un ko varētu uzlabot nākotnē. Paldies par uzmanību!